par uzvarētāju. Es zinu, kas ir afogāto. Nē. Nē, labi, ja šis ir tiešām ne uz grila tāds, tad es nezinu, ko es vēl zinu. Man jau sen gatavs, es gaidu no tevis zaļo gaismu. Tas, ka mana slepenā sastāvdaļa arī nostrādāja. Čau, draugi! Pēdējā iespēja man. Un arī man pierādīt savu taisnību. Nu, tad šodien mēs gatavosim tēmas klasiku šašliks. Tā kā gaidīsim arī, protams, kā jau katru reizi žūriju. Un, nu... Es nevaru sagaidīt. Ejam, ķeramies pie darba. Nevis pa zirgiem, bet pa stacijām. Aiziet. Tātad šīs dienas tēma – visas šašliks. Stāsti, kā tu gatavosi savu šašliku? Noskatījos no tevis vienā no pēdējām reizēm, tu izmantoji teriyaki mērcīti. Man šeit ir viena teriyaki tieši marināde, tāpēc es iemarinēšu teriyaki marinādi, laimas sūlu. Man ir viens pārsteigums, kur es tev neteikšu. Ok, tomēr. Es jau domāju, nevar būt kuģis bez pārsteigumiem. Nu, es taisīšu vienu no saviem mīļākajām šašlika receptēm, tieši vistas, kas ir ar kariju, majonēzi un citronu sulu. Ļoti labs salikums, pārbaudīt vērtību, visiem vienmēr garšo. Tāds indisks šašliks. Indisks latviskā manierē. Pielksim arī pipariņus. Tagad to visu vajadzētu rūpīgi samaisīt, lai šašliks paspēja ievilkties. Jo, kā mēs zinām, jo labāk savilcies šašliks, jo viņš labāk garšos. Un tā kā Uģis vēl tikai taisa savu marinādi, manējais jau būs savilcies, manējais jau būs vēl sulīgāks. Ļoti labi. Tā ir laiks manai vistiņai pievienot marinādi teriyaki no Kikoman. Un starp citu dodies uz Facebook piegalda lapu un piedalies konkursā un vinnē foršas balvas no Kikoman. Ko mūsu gaļas ir iemarinētas, mums saviem šoreiz ir tāds īsās receptes. Ašās receptes, ļoti labi. Es domāju, mums jādodas nelielā saldējuma pauzē. Tā vienmēr ir lieliska. Es piedāvāju pagatavot vienu jaunu recepti ar saldējumu. Vai tu zini, kas ir afogāto? Nē, pastāsti man. Afogāto ir itāļu deserts, kas sastāv no divām sastāvdaļām – saldējuma un espresso. Es nekad to neesmu mēģinājis garšot. Es domāju, ka šī ir lieliski iespēja to pamēģināt. Zini, kas ir pa problēmu? Tas saldējums augsts un karot ir... Viņi vajag ielikt karstā ūdenī. Mēs viņu varam ielikt karstā kafijā, ja mēs tāpat liesim kafiju pāri. Jā. Pat cik tas ir itāļu, tad mēs kā senie itāļu skulptori ļoti filigrāni, lēni un prātīgi to daram. Un tad es liešu pa virsmu tagad espresso. Uģi, afogāto ir gatavs. Jā. Priekā. Garšojam un vērtējam. Nu, šis man nevar negaršot. Viņš ir nevienam nedos. Šis ir ļoti labi. Nu, šis no visiem eksperimentiem saldējiem, man liekas, ir vislabākais. Bet tādā neparasto garšu topā man šķiet, ka tomēr tā olīveļu sāli man vienalga uzvarēja. Tā gaļiņa marinējas, taisim tad tās piedevs tagad, ja? Nu, Zani, stāsti, tu šoreiz eji kādu drošo ceļu vai riskē? Es eju drošo ceļu tādā ziņā, ka šīs ir pārbaudītas lietas manās mājās jau. Un tā būs kukurūza ar ķiršu tomātiņiem, laimas sulu, kinzu, olīveļu, sāli, pipariņi un ļoti garšīgi salātiņi. Starp citu, tā recepte ir no Jamie Olivera. Ok. Un kas būs tev stāsti? Jo es redzu, ka tev ir arbūs, bet es nezinu, kādā sakarā tev ir arbūs, ja mēs gatavojam šašliku. Man ir arbūs tādā sakarā, kad arī arbūs patiesībā var grilēt. Neesmu gan šīs receptes fans, tāpēc es viņu izmantošu šoreiz svaigā veidā. Mūsu mājās savukārt iecienīts vasarā ir salāts ar mocarellas sieru un arbūziem. Šoreiz es viņu papildināšu ar ekstra taukvielām un pielikšu vēl avokādo.
Un tad tur nāks man pavisam vienkārši klāt vēl arī mazliet laimes sula un iemarinējušies viegli arbūziņu ar ponzu mērci. Tu mani, Uģi, ieintriģēji ar to grilēšanu un arbūzu. Jā. Pastāsti, kā var grilēt arbūzu un kā viņu pasniegt? Tieši tāpatās, kā ja tu grilētu kādu ķirbīti sezonāli rudenī, vienīgais viņu ik pa brītiņam vajag apslucīt ar kādu marinādi. Bieži tam izmanto Worcestera mērci, kaut kādu sāļo, tas tāds tā kā vegānais steiks. Atceries, es tev teicu, ka man ir vēl viens pārsteigums un sastāvdaļa. Jā, pareizi. Un tas būs arī mans trumpis šodien visticamāk, jo man šeit ir šķeldas kūpināšanai no mūsu draugiem. Un viņas nāk no tām pašām mucām, kurās tiek darināts tas dzēriens. Es saprotu, vienkārši es jau nedaudz satraucies. Nē, es tikai gribu garantēt uzvaru, tas arī ir viss, jā. Kā tev to grilu tur iet, Uģi? Mans grils ir perfektā gatavībā, iesmi man jau ir rokās, es lādēju virsū uz iesmiem un lieku tūlīt cepties. Labi, tad es arī karsēju savu pannu. Aiziet. Es šoreiz izmantošu čugunu pannu, lai dabūtu to autentisko rieviņu, to autentisko smeķi. Es jau arī gudra, Uģi, ja? Es jau arī domāju līdzi. Nav jau tā, ka man te viss vienalga jau ir, ja? Es likšu šašliku virsū. Vai tu dzirdi, Uģi, dzirdi? Es dzirdu. Kāpēc tev tur nekas nečurks? Es pakluso cepu. Zane, kādas ir tavas domas, vai tad to šašliku tiešām var izcept uz pannas, un vai tad tas tiešām skaitās šašliks, ja viņu cep uz pannas? To mēs pārbaudīsim, ko teiks mūsu degustātā šodien, vai viņi vispār varēs pateikt atšķirību, ka tas ir cepts uz pannas, jo es cepšu šoreiz uz grilu pannas. Man liekas, ka jā, kāda tur starpība. Galvenais ir karstumiņš apakšā un labi iemarināt gaļiņu. Kas smaržo pēc tās muciņas. Zane, cik tālu tev tur ir? Es apgriezu uz otru pusīti, man vēl dažas minūtītes man gatavs. Tu noteikti dodamies gatavot kādu dzērienu mūsu viesiem. Viņi pelnījuši ir atpirdzinoši dzēriens, un es jau nevaru sagaidīt, kad viņi garšos mūsu veikumu. Ko, Uģi, grandi fināla tūdaļ jau būs klāt. Es domāju, mūsu viesi ir pelnījuši īpašas kokteļus. Es domāju, ka mēs varētu šoreiz samainīties vietām ar receptēm. Un tu pagatavo manu kokteili, un es pagatavoju tavu kokteili. Sarunājuši. Tad es ķeros klāt pie laimes sula spiešanas. Tu varētu varbūt abās glāzītēs jau ielikt medi. Es liešu šeit laimes sulu. Shake your body. Tā, tagad, man liekas, ir laiks viskijam. Tad liksim ledu. Tad manam kokteilim ar laimu jāpievieno ir savs vai pussavs sidrs. Un manam ir citronu limonāde. Griezīšu ābolu savējiem. Par uzvarētāju. Lai kurš tas arī būtu. Jā. Uzacis arī var nosilināt, vai ne? Man tieši vajag, man ir pa gāri izaugušas. Tas labi. Paskaties, vēl viens bonus. Man pat ir ātrāk nekā tev ar to grilu visu. Tas nekas, maniem čomiem vairāk laika ir pasēdēt ar mani kopā. Un kokteilīt iedzert, jā? Stunda ir situsi, Uģi, viss mūsu pēdējais ēdiens mūsu eksperimentam, grila duelī. Dosim tūlīt garšāt mūsu žūrijai. Tavu salāti izstāst ļoti labi. Tavēja arī izstāst ļoti labi. Un arī gaļa, viss izstāst tik garšīgi, gribas pašai apēst un nedot nevienam. Atkal ļoti maldinoši. Tas nebūs grils. Bet garšīgi ļoti.
Tā. Nu, te viss ir skaidrs. Nu jā, kā tu? Uz kaut kāds super pāns varbūt tā var panākt, bet principā šis ir ēlēkās grills šoreiz. Nē, labi, ja šis ir tiešām ne uz grila cepts, tad es nezinu, ko es vairs zinu. Labi. Un tagad otrs. Kā tu jūties tagad? Es jūtos ļoti labi. Es arī jūtos labi. Kā nekā pēdējā epizode ir nobeigusi. Zini, kā tas ir parasti restorānos saka, nu, ja viss bija slikti, tad galvenais, lai deserts ir labs, jo tu atcerās pēdējo. Jā, man vajag tas ir deserts, nezinu, jā. Nē, nu. Bet man liekas, ka svarīgākais ir kopā būšana. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā grila dolī. Cerams, uz tikšanos varbūt kādā citā sezonā un gatavojiet dabā.